sēts, nedarbojas labais pagrieziens un kur mums ir defekts, ļoti interesanti. Šeit mums ir pagrieziena lampiņas turētājs. Varam redzēt, ka vēsturiski kāds jau ir veicis remontu, nav bijusi masa, ir pievilkts masas vats. Papildus, bet šī gadījumā mums nav 12 voltu sprieguma tieši pie šī vada, un kur ir defekts. Izsekojot vadu, atrodot konkrētu bojājuma vietu, bojājums ir zem logu tīrītāja mehānisma, iet mums vadu bunte ar vairākiem vadiem, un varam redzēt, cik mums vadi jau ir bojāti. Un kā izskatās vadi, šādi mēs viņu parojam, un viņi plīst pa gabalam nost. Bojājuma cēlonis ir šī caurulīte, kas mums iet uz apskolotājiem. Attiecīgi, caurule visu laiku rīvējās, viņa ir ļoti spēcīgi saspiesta ar vadiem, un laika gaitā vadiem parādījās šādas rievas. Iekšā mums iekļūst mitrums un pazūd savienojums, jo vads vienkārši sapūst. Varbūt kādam var noderēt, varbūt kādam ir kaut kas līdzīgs bijis, tad problēmu var droši meklēt šeit. Nu, protams, ka varam redzēt arī, kā izskatās visa iekšā zem slotiņām. Viss ir pilns ar visu iespējamo. Nu, šis viss ir jāiztīra.